pasākumos apmeklētāji redz medaļas spožo pusi, jeb skatuvi. Bet patiesībā īstā dzīve norisinās aizskatuvē, kurā var sastapt arī notikuma radītājus. Viena no pasākuma industrijas flagmaņiem, aģentūra Sponsor King Jestri svinēja savus 18. Tieši tā kā 18 gados pieklājas. Dulni, azartiski ar plašu draugu un atbalstītāju pulku mini-striptīvas dāvanā, tā lai Rīga dimdu. Mēs tāpat kā Sponsor King lieliski zinām, ko nozīmē dzīve Starmešas posmē un kur norisinās vislielākās kaislības. Backstage ir tā saucamajā aizskatuvē. Ieviņ, cik stundas tu esi pavadījusi dzīvē backstage'ā? Mēs sarēķinājām ap 20,000, 12 gadi. Vairāki 10,000 stundas pilnīgi noteikti. Kāds tavs skaistākais moments ir aizskatuvē? Skaistākais moments ir, kad mana kolēģe maniem draugiem backstage'ā atrada balto galdautu un uzklāja galdu ar visiem, protams, servētajiem dzērieniem. Kas ir aizskatuves dzīves noslēpums un maģija? Mīlestība. Lielākais noslēpums, tu nekad nezini, kad sāksies ballīte, vai viņa varbūt jau nav sākusies, un tu nekad nezini, vai tu esi tur aicināts vai neesi aicināts. Mēs bijām priecīgi, ka esam aicināti piedalīties Sponsor King dulnajā ballītē. Jubilejas reizē uzdāvinājām paši sevi nobrendotas kolēģu zīmolā un dāvanā zelta tačku ar kāpostu, jo bez humora mūsu darbā neiztika. Vēlot, lai grūti sūrais darbs vienmēr nes gandarījumu un arī kāpostu, jo kā gan citādi sasniegt wow efektus. Absolūts wow ir jaunais mūziķa Jāņa Strapcāna mūzikas albums Vienu. Mūzikas pasaulē jauns vārds Vienu. Saruna ar pasauli konkrētā brīdī un veidā. Kā to nebūtu darījis neviens cits. Jāņa jaunais albums radīts īpašā tehnikā, klavieru miniatūras ar balsi un Imanta Ziedoņa minimismi. Un kas no tā tapa? Es ceru, ka sirds gaismā tie tapa ieraugāmi. Jāni atvēr kaut ko savā jaunā albumā? Bez šaubām. Galvenais ir aizslēgt prātu, un tad jau tā patiesība kļūst daudz saskatāmāka. Tu komponēji tikai ar baltiem klavieru taustiņiem. Tik īpaši. Jā, man bija daudz nosacījumi rakstot šo albumu. Pirmais izmantot tikai baltos taustiņus, tas man pa 99% izdevās. Otrais rakstīt tikai vienīgi agros rītos, tikko pamostoties. Un trešais, ierakstīt albumu ar acīm ciet, man tas izdevās. Kāds no tā visa taps rezultāts uzzinās 1. decembrī, apmeklējot koncertu Rīgas cirkā. Kā Jānis saka, sarunas ar pasauli konkrētā brīdī un veidā, kā to nebūtu darījis neviens cits. Pēc dažām dienām Rīgā jauns restorāns Onuki. Aiziet rumba Onuki restorānā. Andiņā, kas ir Onuki, ko tas nozīmē? Onuki nozīmē mazbērni. Mazbērni un ļoti mīļi. Jaunā restorāna tāds galvenais vadmotīvs, pasaka. Sarkans, brūns, emocijas, temperaments. Tāpēc kukraiņi? Tāpēc kukraiņi. Kas ir īpašais šajā restorānā? Saglabāt tradīcijas un pārvērst viņas laikmetīgi. Un vēl tev ir tapušas gleznas. Kas tas pa gleznām? Tas ir ukraiņu sievietes, jaunas, vecas, kā jūs viņas interpretējat. Kā tu viņas nodēvēji? Šīs ir sievietes bez sejas, jo es gribu, lai katrs tā kā ierauga kaut kādu tādu savu sajūtu. Līdzīgi kā Modiljāni. Katrs pats varēs gūt pieredzi jaunajā restorānā, kur gandrīz katra detaļa roku darbs, un kur vienā stāstā saplūst ukraiņu un latviešu gastronomiskais baudījums. Vai zināji, ka gandrīz pašā Rīgas centrā ir kāda slepena vietiņa, radošais kvartāls Kombināts māksla, uz kuru var doties iepriekš piesakoties ekskursijā? 7000 kvadrātmetru plašajā teritorijā atrodas aptuveni 70 mākslinieku darbnīcas, apskatām unikāli darbi, arī Latvijas Mākslas muzeja krājuma ekspozīcijas. Kombināts darbojas arī kā radoša platforma dažādām mākslas un kultūras iniciatīvām. Viss viena vieta. Āra teritorijā grafiti, ārtelpu ekspozīcijas, tēlniecības objekti, saudabīgi scenogrāfijas objekti, savukārt iekštelpās keramikas un glezniecības eksponāti. Šeit satiekas vēsture un mūsdienu māksla, radītāji un baudītāji. Sajūta, ka esmu laika mašīnā, kurā ar mākslas palīdzību var nonākt dažādās desmitgadēs. Brīnišķīga alternatīva jau ierastām izstāžu zālēm un muzejiem. Šonedēļ Rīgā atradām vienu īstu mūzikas dārgumu.
Alternatīvi ierastām muzikālām kompozīcijām ir jaunās un talantīgās mūziķis Madaras unikālais rokraksts mūzikā. Madara ir plaši pazīstama pasaulē, jo bijusi pirmā latvieta, kas spēlējusi Tomorrowland un kurai bija rotācija BBC Radio 1. Savādi, ka tik maz par šo mūzikas mākslinieci zinām pašu mājās. Madara, cik tu ilgi neesi bijusi Latvijā? Maz. Cik ilgi tu dzīvo kaut kur tālumā? Tālumā 10 gadus. Sirds. Madaras talants radīt mūziku no balss ziņām. Es pieliku zīmīti, zvani, saka, kas tev prātā. No cik balziņām var tapt dziesma vai skaņdarbs? No nevienas un visām. Kas ir neprastākā balss pasts, kas ir ielikts tavās dziesmās? Hi, my name is Derek. Have you seen Derek? Kas ir varbūt tāds iedvesmojošākā balziņa? Man tūlīt būs 30 gadi, un man liekas, ka tā ir pirmā reize, kad tu iemīlējies. Bet zini, kas ir? Man ir fucking terrifying. Tik dažāda Rīga, tik dažādi notikumi. Atceries, mēs radām virzienu, tu izvēlies, jo kaut kas Rīgā notiek vienmēr. Tiekamies pēc nedēļas. Čau!